Tavs vīrs varbūt vēl nav gatavs. Ja augļi nav labi, atlaid viņu Jēzum. Ja nav nopietnas, spēlē bērnu spēles, apmelo, noraida, neuzņemas atbildību, nepateicīgs, uzvedas kā bērns, kad vēlies nopietni parunāt. Dievs var fiziski atdalīt, jo tev ir uzdevums no Dieva. Dievs atdala dēļ iemesla. Tev var būt arī uzbrukumi. Dievs dod ieskatu, kā veidot bagātību, un ienaidnieks var lietot vīru, lai salauztu tavu momentu, jo viņš vēl nav gatavs. Turpini lūgt, jo būs gatavs. Dievs neļaus turpināt bērnišķīgās spēles. Tam nav laika. Ja tītars vēl nav gatavs, to liek vēl krāsnī, jo ir noteikts Dieva laiks, un liekam to krāsnī, lai nesaslimtu. Ja ēdīsi negatavu, tu saslimsi. Dievs tevi sauca, un šis cilvēks ir daļa no tava uzdevuma. Tu esi izredzēta šim uzdevumam. Neviens cits to nespēs. Tu esi svētīta par paklausību. Dievs zina, ka tavs uzdevums nav viegls. Tu neļauj ļaunajiem gariem bojāt sev garstāvokli. Nodod tos Dieva rokās, tas ir Jēzus uzdevums. Noliec robežas. Jēzus strādā. Ir spēcīga kontrole. Viņa māte var kontrolēt, un viņš izvirza to uz tevi. Neaizstāvi sevi. Neaizstāvi sevi dēmona priekšā. Necenties, jo tu dēmonu neuzvarēsi. Tu nemainīsi šo cilvēku, tas ir starp viņu un Dievu. Ja vīrs izturas kā vilks, lai izturas, tu to atšķirsi pēc viņa augļiem. Jēzus mūs sūta vilku vidū. Mateja 10:16. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Sargi sirdi, atdod to Dievam, tu nevari viņu mainīt. Tu centies, bet tas nestrādāja. Tu vari atdot Dievam un vari kontrolēt to, kā tu reaģē tajā situācijā. Tu vari sargāt savu mieru. Viņam nav miers, jo pēc kā viņš rīkojas, viņš negrib, lai tev ir miers. Viņš nav gājis pie Dieva pēc atbrīvošanas, dziedināšanas. Viņš turpina tikties ar tiem pašiem ģimenes locekļiem, kas turpina paudžu lāstu. Ļauj viņam to darīt, tas ir tas, ko viņš vēlas, lai bauda. Iespējams, vaino tevi, ka tev ir problēmas, viņš ir Dieva problēma. Darbs Jēzum, viņš pārstās bēgt no aicinājuma, viņam ir kontrolas problēmas un tāpēc nepadodas Dievam. Tas ir starp viņu un Dievu, un viņš izvirza to uz tevi. Tu gaidi, kad viņš tev pievienosies Dieva gribā, mērķī. Viņš dusmīgs uz tevi, jo tu apstiprini to, ko Dievs viņam ir runājis. Viņš ir dusmīgs uz Dievu, tur nav nekāda sakara ar tevi. Dievs tevi pasargās bīstamās situācijās. Fokusējies būt veselīga, labākā sevis versija. Svešinieki tevi atbalstīs vairāk kā tie, kas ar tevi uzauga. Tu esi apslēpta Dievā. Tu iegāji jaunā dinamikā, jauni cilvēki, jauns darbs, un tu jūti smagus uzbrukumus pret sevi, burvestība. Tu nesen apprecējies, un dažiem tu nepatīc. Kāds no tiem dara burvestību pret tevi, un varbūt bīstama situācija. Tu ej mērķī, lai arī kur Dievs tevi sauktu, tu nesi īpašu svaidījumu priekš šī uzdevuma, un tāpēc tu esi apslēpta, pasargāta savā situācijā. Cilvēki tev apkārt nesaprot tavu aicinājumu, uzdevumu un nāk pret tevi. Atņem tev drosmi, lai tu nedodies uz priekšu tajā, kur svētais gars tevi aicina, bet Dievs tevi sargā, nebaidies. Dievs ir ar tevi. Dievs tevi sūta noteiktā zonā, kur ir augsta dēmonu aktivitāte ap tevi, un tāpēc, ka tu tiki sūtīta, tev ir pieeja šai zonai, un tu esi apsargāta. Tev ir īpašs svaidījums. Kad tu iesi tai cauri, neviens tevi neredzēs. Tu esi kā apslēpta, gandrīz kā neredzama. Tu jūties viena, bet tu esi ar svēto garu, kurš tevi vada un apsargā ar dubultu apsardzību. Tevi sargā Dievs un tavs vīrs, tev nav no kā bīties.